šajā svētdienas dienā mēs esam pie skolas, kurā varētu notikt notikumi šajā karstajā vietā. Šajos divos logos iespējams ir sapulcējušies skolnieki svētdienas dienā un absolūti nelegāli pilda matemātikas uzdevumus. Šeit mums ir speciālais aģents no speciālības SVAS un arī pārējie aģenti gatavojas ieņemt šo vietu un likvidēt šīs noziedzīgās darbības. Sekosim līdzi viņu darbībai. Un tā mēs tuvojamies nozieguma vietam, mēģinām notiekt pēdējos kadrus no speciālības darbības. Mēs tuvojamies klasē, kurā iespējams ir šis lielais noziegums. Un tātad operācija gandrīz ir sākusies, gandrīz notikuma vieta ir ieņemta. Aizdoms ir liels un operācija tad arī sākās. Mēs esam notikuma vietā atpakaļ, un mēs esam satikuši skolotāju Zicānu, kas ir speciāli izsaukts, lai novērtētu un komentētu šo situāciju. Tātad, skolotāju Zicāns, kāda būtu jūsu viedoklis par notikušo situāciju? Esmu vīlies savos bērnos. Pats atpūtos svētdienas dienā, bet bērni izrādās šeit skolā nodarbojušies. Esmu vīlies viņos, vēlreiz atkārtoju. Ko es varu teikt? Svētdienas dienā jāatpūšās. Bērniem nav ko nākt uz skolu un risināt matemātiku. Paldies, Zicāna kungs, par šo interviju. Tātad mēs runājāmies ar skolotāju Zicānu. Paldies! Labi. Labi. Pakreisi. Ar seju pret kameru. Labi. Labi. Reiz. Labi. Uz priekšu. Kreisi. Labi. Uz priekšu. Labi. Labi. Es jau tikai vienu reizi gaidu. Divas reizes vispār. Bet pirmā reize nepietu. Es nebiju vainīgs, nē. Ko tev māte par to teikt? Es neko neteicu, viņa nezinu. Nesakiet mammai, nevajag. Būs slikti, ar sīksteni būs. Kas jūs izprovocēja veikt šādu nelikumīgu matemātikas risināšanu? Nepilnības izglītības sistēmā 1, globalizācija 2, globālā sasilšana 3. Kādas nepilnības izglītības sistēmā? 2 dienas bez matemātikas. Vai jūs atzīstat savu vainu? Kas? Vai jūs atzīstat savu vainu? Nē. Vai jūs atzīstat savu vainu? Nē. Sakiet, lūdzu, kas jūs pamudināja nelikumīgi risināt matemātikas uzdevumus? Es neesmu vainīgs. Es gāju garām un ievilināju. Vispār es nepazīstu. Kā jūs varat izskaidrot to, ka jūs atradāties tajā telpā? Es nezinu, es gāju, es apmaldījos. Es nezinu, tad es vairs neatceros.
Un tā bezgoži ir saņēmuši pelnīto sodu. Viņi sēž uz apsūdzēto soli un gaida spriedumu, kurš visnotaļ būs bargs. Arī svētdienās mēs varam tagad mājās mierīgi atpūsties, zinot, ka mūsu bērni nesēž skolās un nereiķina matemātikas uzdevumus, pie tiem vēl nelegāli. Спят усталые игрушки, книжки спят, одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться, ты ей пожелай.